Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 2. nedēļas lasījums. Pirmdiena. Šodien lasīsim par kādu plānu. Stāsta nosaukums ir Viltīgais plāns. Vai tu domā, ka tas bija labs vai slikts plāns? Aicinu tevi kopā ar kādu pieaugušo arī izlasīt grāmatiņā sadaļu Dari un pārdomāt, varbūt pat pamēģināt šo aktivitāti. Bet tagad klausāmies stāstu. Ak nē, Rebekas acis ieplatās, Īzāks grasījās dot ģimenes svētību Ēsavam, turklāt jau šodien. Rebekas sirds sāk strauji sisties, svētība jādabū Jēkabam, nevis Ēsavam. Rebeka žīgli devās uzmeklēt Jēkabu. Viņa labos šo situāciju un darīs to savā veidā. Redzi, viņa čukstēja savam jaunākajam dēlam. Es dzirdēju, ka tavs tēvs runāja ar Ēsavu, tavu brāli. 1. Mūzes 27:6. Viņa pastāstīja Jēkabam par svētību, ko Ēsavs gatavojās saņemt. Bet tagad, mans dēls, klausi mani, kā es tev pavēlu, Rebeka sacīja Jēkabam. 1. Mūzes 27:8. Viņa lūdza, lai Jēkabs tai atnes 2 āzīšus. Es no tiem sagatavošu ēdienu tavam tēvam, tā, kā viņam patīk. Viņa paskaidroja, un tu tos aiznesīsi tēvam, lai viņš tevi pirms savas nāves svētī. 1. Mūzes 27:9-10. Jēkabs nespēja noticēt tam, ko dzirdēja. Māte mudināja viņu izlikties par Ēsavu un melot tēvam. Jēkabs nebija pārliecināts, ka tā ir laba doma. Viņš paskatījās uz savām rokām. Redzi, mans brālis Ēsavs ir spalvains vīrs, bet es esmu gluds. Varbūt mans tēvs mani aptausta, un tad es viņa acīs kļūšu par krāpnieku un likšu pār sevi nākt lāstam un nesvētībai. 1. Mūzes 27:11-12. Taču Rebekai bija plāns, kā piemānīt veco, aklo Īzāku. Ko Bībele saka par meliem? Izlasīsim. 1. Pētera 3:10. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Nereizi Rebeka nelūdza Dievu un nejautāja viņa palīdzību. Ak vai, bez Dieva palīdzības un vadības mēs visu varam padarīt tikai sliktāku. Mani interesē. Vai vari atcerēties kādu gadījumu, kad biji viltīgs vai meloji? Kā tev patiesībā toreiz vajadzēja rīkoties? Dzirdēsim atmiņas panta Efesiešiem 4:25 dziesmu.
savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi, jo mēs savā starpā esam locekļi. Efeziešiem 4:25. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību. Ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi, jo mēs savā starpā esam locekļi. Efeziešiem 4:25. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, palīdz man būt godīgam vienmēr, nemelot un nemānīties, teikt tikai patiesību, lai arī tas dažreiz ir ļoti grūti. Palīdz darīt pareizi un taisnīgi. Jēzu, tavā vārdā to lūdzu. Āmen.